C'est Cendrillon. Šī ir pasaka. Tā ir pasaka par pelnašķīti, starp citu. Voilà. Okay. Bah, ça c'est nous, les dépressifs. Un tas arī tā ir tā kā mēs, vai ne, kas esam negatīvs attēls par sevi. Il y a seulement Dieu, Jésus, qui voit qu'elle est belle. Un tikai Dievs redz, ka tā pelnašķīte ir ārkārtīgi skaista. Elle ne voit pas. Viņa pati to vēl nevar Et ieraudzīt. les autres ne voient pas. Un pat citi cilvēki neredz. Seulement le Père va voir. Alors, on va regarder ce que nous allons vivre pendant la retraite. C'est exactement ça, ce que nous allons voir maintenant. Un tas ir tieši tas, ko mēs arī šajās rekolekcijās piedzīvosim. Voilà. Cette fille-là qui a une image totalement négative. Tātad šī meitene, kurai ļoti slikti par sevi domā, tad pēkšņi nāk svētais gars no, kā vēl viņa guļ. Présenté par la colombe. Svētais gars šeit Elle tā kā est valsts toute valodas. belle. Un tad pēkšņi viņa pamostās un jau ir skaista. Un viņa pierauga, oi, man kā, viņa ļoti pārsteigta, kas ar mani notiekās, es visam citam piecēlos. Viņa ir ārkārtīgi pārsteigta. Voilà ce que Jésus nous voit. Un tieši tā ir, ka kā Jēzus mūs ieraudzīs, un viņa arī Tout heureux, c'est l'Esprit Saint. cik viņa ir laimīga, pilnīgi jaunās drēbēs, pat kājas jau citas ir ne tās, ko viņa iepriekš ir nesējusi. Elle va être choisie par le prince qui est Jésus. Viņa tiešām ir izmeklēta no Jēzus, kas ir visu prinču princis. Donc voilà, chacun de vous, même les hommes, nous sommes tous. Un tā arī ir ar visiem, katram no mums, mēs visi Oui, nous sommes tous cette esam personne. izmeklēti un Que Jésus izmeklēti. veut nous révéler qui nous sommes. Un tas ir Jēzus, kas vēlās mūsos uzmodināt to īsto mūsu es patieso. Et c'est ça ce que disait Sainte Catherine de Sienne. Un tas ir tas arī, par ko Katrīna no Sienas saka savā lūkšanā. Elle disait, voilà, Dieu montre-moi qui tu es Tēvs parādi, kas esi tu, et qui je suis moi. un Tēvs parādi man, kas esmu es. Et voilà ce que montre le Père. Un lūk, ko Tēvs parāda mums, Que chacun de vous ka est katrs mēs esam šī pelnašķīte absolument en première place. ļoti svarīgas pirmā vietā. Donc si Dieu, Jésus entrait ici dans la classe, Un, piemēram, ja Jēzus tagad ienāk pa tām durvīm šajā zālē, qui va être la plus belle de vous? kurš no jums būtu viskaistākais, kā jūs domājat? Vers qui va-t-il aller? Pie kā tad viņš ietu īsti? Qu'est-ce que vous pensez? Ko jūs domājat? Chacun. Pour chacun. Jā, tiešām pie katra no mums pienāk. Toujours dire, c'est moi la plus belle. Tu teiktu, tu esi viskaistākais. Et parce que je suis la plus belle, chacun. Katrs no jums ir viskaistākais. Il n'y a pas de jalousie comme là. Ouais, Šeit tas nav tā kā tas nav tā kā tur, kad neviena no viņām nesaprot, kas viņa īsti ir, un viena otru apskauž. Ces filles-là, ils essayent de plaire à Dieu, mais ça ne plaît pas. Un tad tās tur, kas žēlojās Dievam, kad redz tā pelnašķīte ir pieņemta. L'orgueil, Tas ir lepnums la un méchanceté, ļaunums. voilà. Et tout ça, ça ne plaît pas au prince, tout ça. Jo lūk tā, tur nepatika princim atkal šitā. Voilà. Parce qu'il y a marqué do it yourself. Tous ceux qui essayent de suivre selon le principe américain do it yourself, Tad, ja mēs sekojam tam amerikāņu principam, dari visu pats ar saviem spēkiem, ici, elle n'a pas fait quand même. tad tu nepatīc ne sev, ne citiem. Cendrillon a été habillé. Bet tikai pelnašķīte, kura bija tanī brīdī apģērbta speciāli Dieva drēbēs, varētu sacīt svētā garā spēkā, iepatikās princim. Donc, et c'est promis, tout est promis par le Père. Un Que le tas viss ir prince sera apsolīts. ébloui par ta beauté. Kad arī Dievs saka, kad Tu seras ébloui. Le Père, Dieu, le Père, ébloui par la beauté. kurā ir teikts, kad Tēvs ir apžilbis no mūsu skaistuma. Il nous voit beau. Jo viņš, debes Tēvs, redz mūsu skaistumu. C'est un peu comme une maman qui adore ses enfants. Tas ir tā kā viena māte, kura apburta ir no sava bērna personīgi. Imaginons les enfants sont tombés dans la boue. Un, piemēram, iedomājieties, pat ja bērns ir nokritis tur peļķē, Ils sont tous sales. un viss ir apšakstījies ar dubļiem, La maman qui adore ses enfants.
māte, piemēram, ja mēs būtu māte, ja, tur savu bērnu dievinām, ja, tad mēs skrienam pie viņa. Mēs viņu neatgrūžam, tāpēc, ka viņš mazliet viņu netīrs. Viņa jau redz to dušu, kurā viņa nomazgās savu bērnu. Kurš viņš, kā saka, aicina savu bērnu, un jau viņa redz viņu tīru. Un arī tēvs, debes tēvs arī redz mūs tā kā šo mazo to pelnu šķīti. Voilà. Alors, nous allons pratiquer ça un tout petit peu. Un tad mēs mazliet praktizēsim šo visu. Voilà. Donc, je vais changer un peu ici, là. Oui, ça c'est autre chose. Il est beau aussi, hein, il est beau aussi. Tout le peuple letton est beau ici. Visi latvieši ir forši. Ils sont tous beaux. Toute la masse, ils sont tous des princesses. Visas princeses un princeses, kas dzied. Qui chantent belles, très fiers, toutes des princesses. Ļoti lepni dzied. Voilà. Alors, mais c'est pas ça ce que je voulais montrer, mais bon, ça tombe bien que aussi. Hein. On va faire autre chose. Uzliksim citu kāpu vēl. Alors, qu'est-ce que ça va? Hop. On va prendre ça. Voilà. On va des belles choses, c'est-à-dire pour nous, parce que l'eau qui va nous rendre beaux. Jo es gribu uzlikt kaut ko tādu skaistu, kas mums dara arī skaistāk, kas vēl. Notre désert qui va devenir beauté, voilà. Tad mūsu tūkstnesis, kas kļūst par dārzu. Alors, qu'est-ce que Dieu a promis? Ko Dievs ir mums solījis? Alors là, on va regarder dans la lettre aux Colossiens. Une très belle lettre. Mēs gribam paskatīties tātad kolosiešiem, vēstuli kolosiešiem. La lettre aux Colossiens dit des choses très belles. Ļoti skaisti. Attends, je vais la lire d'abord en français parce que d'abord une dame qui ne comprend pas trop le letton, donc je suis... Franču valodā, jo mums te viena meitene, kur mācās franču valodā, kur arī nesaprot latviešu. Alors, épître aux Colossiens, chapitre 1. Tātad pirmā kolosiešu vēstulēm, pirmā vēstule. Voilà. Pirmā kolosiešiem, pirmā nodaļa. 9 à 13, 14 inclus. Tātad no 9 līdz 13 ieskaitot. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette lettre-là. Jā, jums jau ir šī vēstule. Mais j'aimerais bien que vous le découvriez avec des yeux complètement nouvelles. Un jūs noteikti esat to lasījuši, bet es gribu, lai jūs to atklātu pilnīgi jaunā veidā. Parce que Dieu promet. Jo Dievs apsola. Et quand Dieu promet, il le donne. Un tad, kad Dievs ir kaut ko apsolījis, viņš arī to dod. Voilà. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. 9. Tā, 9. Un to es izlūdzos, lai jūsu mīlestība vienmēr vairāk un vairāk pieņemas atziņā un visādā izmaiņā, ka jūs varat pārbaudīt to, kas labs un kas ļauns, lai Kristus vienā būtu tīri un nevainojami, iegūši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. Voilà. Alors, donc c'est-à-dire on reçoit nous Tas nozīmē, ka mēs et la sagesse. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga atziņa un gudrība. C'est un cadeau de Dieu. Tās ir patiešām Dieva dāvanas. Et alors, il dit, vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Tātad mēs būsim tīri un nevainojami, ieguši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli. Alors, voyez, parce que qu'est-ce que rêve le perfectionniste? Jo tieši par ko perfekcionists sapņo. Qui voudrait être parfait. Tas, kurš grib būt pilnīgs pats. Et c'est vrai que Dieu a demandé, il n'a pas demandé d'être des bons chrétiens.
Tas ir taisnīgi, ka Dievs nav mums prasījis, lai mēs būtu labi kristieši. Il nous demande d'être parfaits. Bet Dievs ir prasījis, lai mēs būtu pilnīgi. Lai tā nebūtu maza kristieša dzīve. Viņš neprasa no mums, lai mēs pieliktu ļoti lielu piepūli, lai kļūtu par labiem kristiešiem. Bet viņš saka, esat pilnīgi, kā mans debesu tēvs ir pilnīgs. Bet tas nav iespējams ar mūsu pašu spēkiem to veikt. Tas nav tā, dariet visu paši. Tur nekad jūs nevarat kļūt pilnīgi. Pie tam vēl perfekcionists, viņš tic meliem. Viņš tic tam, ka viņam ir jānopelna Dievu mīlestību. Viņš pat tic tam, ja, ka ja viņš piepūlēsies un darīs visu, tad Dievs viņu mīlēs vairāk. Nē. Dieu ne plaît pas, ça ne lui plaît pas quand quelqu'un ne croit pas. Ça ne lui plaît pas. Nē, Dievam nepatīk tāds cilvēks, kurš netic viņam. Pour lui, la première chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Tas ir pirmais, kas Dievam patīkās, tas ir tieši la foi. Tas ir ticība. C'est en hébreu, ça. To mēs arī ebreju vēstulē varam lasīt. On va le lire maintenant, parce que je vais chercher trop longtemps. Donc c'est en hébreu qu'il dit que ça ne lui plaît pas quelqu'un qui ne croit pas. Tieši ebreju vēstulē viņš arī raksta Pāvils, ja, kad man nepatīk tas, kurš netic. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre une vie digne du Seigneur? Kā mēs varam tādu cieņas pilnu dzīvi dzīvot kopā ar Dievu? Ça c'est la quatrième prière de David Payne. Tas ir tieši 4 tās lūkšanas, ko Dāvids Pēns pateica. Tas ir 4. Tas ir viņa tas punkts, tas ir ieģērbties pašā Kristū, ieģērbties Jēzū. Romains 13:14. Tas ir Romiešiem 13:14. Habillez-vous de Jésus. Ieģērbieties Jēzū. Je me revêts de Jésus. Es uzģērbju pašu Jēzu sev. Vai jūs esat uzģērbuši Jēzu? Vai tad uzģērbjam, jo vēl nesat ielākam rokas iekšā. Jauno ģērbu un veco apģērbu izsviešam, lai viņš nebūtu zem šī jaunā apģērba. Pour David Payne, c'était ça, oui, la grande guérison de la dépression. Un Dāvids Pēns tieši šajā brīdī piedzīvoja savu lielo dziedināšanu. Il a enlevé les vêtements. Viņš noņēma savu veco apģērbu. Du burn-out, il appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui est épuisé. To apģērbu, kas viņu spieda nost. Viņš il jette le manteau de la dépression. Viņš nometa šo depresijas mēteli. Pour rappeler dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 10. Jūs atraties Svētā Marka evaņģēlijā 10. nodaļā, il y a l'aveugle, kur ceļmalā ir šis aklais Bartolomejs, kurš bija apsēdies ceļa malā. Un tad, kad Jēzus viņu aicina, viņš tur teikts ir tā, ka viņš nometa savu mēteli un bez tā mēteļa tātad skrēja pie Jēzus. Un Jēzus tajā brīdī viņam iedeva jaunu redzi. Tas ir tā, ka viņš ieraudzīja Jēzu, un viņš ieraudzīja arī pats sevi. Un viņš redzēja, ka viņš ir labs. Tieši tāpatās kā bērnu šķīte. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Tātad jūs varat pārbaudīt to, kas ir labs un kas ļauns, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, iegūši pilnīgi Jēzus Kristus taisnības augu Dievam par godu un slavu. Voilà, donc il aussi nous a arraché de l'empire des ténèbres, il nous a transféré dans le royaume de son fils bien-aimé. Tātad viņš mūs dara par Dieva bērniem, par mīļotajiem. Aussi 11, verset 11, animé d'une puissance énergie par la vigueur de sa gloire. Chapitre 1, verset 11. Tātad iegūši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augu Dievam par godu un slavu. Par la vigueur de la gloire, vous acquérez une parfaite constance et endurance. Kad jūs iegūsiet
9, 11, chapitre 1, verset 11. Animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire, tu vois? Vous acquérez une parfaite constance et endurance. Kad jūs iegūsiet pilnīgi tādu ausiņu, tur ir 2 teikumi, tad ir 11. Avec gloire, vous remerciez le Père qui vous a mis au mesure de partager de son destin dans la lumière. Colossiens. Colossiens. Je disais, Colossiens. Voilà, parce que tu parles de temps. Šeit ir tāpēc arī mēs kopā, kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, jūs visā pilnībā izprastu viņa gribu. Un tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augas ar visādā veida labajiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs, ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu gaismā pie svēto mantojuma. Viņš būs mūs izrājis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana un grēku piedošana. Tu peux reprendre chapitre 3. Un tad 3. nodaļā Kolosiešiem. Voilà, verset 8, je vais lire. 8. Eh bien, à présent, vous aussi rejetez tout cela, colère, emportement, malice, outrage, vilains propos, doivent quitter vos lèvres, ne vous mentez plus les uns aux autres. Un tad rakstīts tā, un tagad visu to atmetiet, dusmību, bārdzību, ļaunprātību, zaimus, nekautrības runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apķerpiet jauno cilvēku. Vous vous rappelez quand Jésus, avant qu'il est crucifié, on lui enlève les vêtements. Jūs atceraties, tad pirms Jēzus tika piesists krustā, kad no viņa tika novilktas drēbes. C'est dans la tradition catholique, il y a une station. Ir pat viena krusta ceļa stacija, kurā Jēzum tiek norautas drēbes. On arrache les vêtements, cruellement. Tas tāda brutālā veidā tiek norautas viņam drēbes. Ça symbolise nos vieux vêtements. Un šīs drēbes tieši simbolizē mūsu veco cilvēku. Lui, il perd la gloire, il enlève toute sa gloire. Tātad no viņa tiek noņemtas viss viņa godība. Jésus a enlevé toute sa gloire, il est devenu nu devant nous. Tātad viņš atļauj, ka no viņa tiek norauta visa godība, un viņš mūsu priekšā kļūst kails. Un mēs pat neredzam viņā dievišķību vairs. Viņš kļūst absolūti nabadzīgs mūsu dēļ, lai mums uzvilk šo godības mēteli. Et vous connaissez aussi l'autre histoire avec Lazare. Un tad arī jūs otru varbūt zinat šo stāstu par Lācaru. Quand Lazare, il est mort. Viņš bija miris. Il put déjà. Viņam jau bija smaka, jau 4. diena laikam bija pagājusi. Jésus dit, enlevez la pierre. Un tad Jēzus pie kapa viņam pienāca, saka, noceliet to akmeni nos no kapa. Alors il dit, Lazare sort. Un tad viņš saka, Lācar nāc laukā. Et ça, Lazare sort. Un Lācars tiešām pieceļās un iznāk. Donc il est vivant. Viņš ir dzīvs. Il est ressuscité. Viņš ir augšā un cēlies. Mais il porte encore les vieux vêtements de la mort. Bet viņš ir aptīts ar tām miroņu drēbēm. Il est là encore enfermé dans ses vêtements. Viņš ir ietīts tur 10 metri garš augums. Et alors Jésus commande à ses disciples. Un viņš pavēl Jēzus saviem mācekļiem. Enlevez ça. Tad iztiniet viņu. C'est l'église. Tas ir tā kā baznīcai būtu pavēle dot iztiniet to cilvēku. Donc qu'est-ce que nous croyons réellement? Noņemiet. Qu'est-ce que nous croyons réellement? Un kas mums, ko mēs ticam? Nous croyons réellement que notre vieil homme, mēs ticam, ka mūsu vecais cilvēks, il est déjà mort il y a 2000 ans.
mums jātic, ka mūsu vecais cilvēks jau ir miris pirms 2000 gadiem. Un mēs šo piedzīvojam, šo notikumu tieši mūsu kristību brīdī. Piemēram, ir tātad viens no kristību rītiem ir arī, kad pilnīgi iemērts ūdenī ar visu galvu. Tas ir, un šis simbolizē, tas tieši tā iemēršana, pilnīgi iemēršana simbolizē, tā kā mēs nomirstam. Tātad mūsu tas vecais cilvēks tiek tā kā iegremdēts, lai nomirtu. 3 reizes ievienāts ar visu. Un tad izvelt no ūdens lākā. Un kad tas, kas ir izvelts pēc 3. reizes, tas ir pilnīgi jauns cilvēks. Jauns radījums. Pilnīgi tīrs. Tātad pilnīgi bezvainīgs, bez grēka. Et voilà que, donc, est-ce que vous croyez que vous êtes déjà cette nouvelle créature? Un vai jūs jau ticat, ka jūs esat šis jaunais radījums? Donc, dans votre essence, dans votre profondeur, vous êtes déjà ressuscité. Jūsu būtības dziļumos jūs jau esat augšām cēlies. Le problème est celui-ci. Un problēma ir tajā. Nous portons encore les vêtements de la mort. Ka mēs esam augšām cēlušies, bet vēl nesam uz sevis šīs miroņa drēbes to aptinumu. C'est un peu comme un alcoolique ou un narcomane qui a été guéri. Piemēram, tas ir tā līdzīgi tā kā kāds narkomāns vai alkoholiks, kurš ir jau dziedināts. Il est content, je suis plus alcoolique, c'est fini. Kas domā, es neesmu vairs alkoholiks, tas ir beidzies viss. Es esmu jauns, radījums. Mais il a encore des comportements d'un alcoolique. Bet tanī pašā laikā, ja viņš tikko ir dziedināts, viņš tanī pašā laikā nes vēl tos žestus, tās vecos ieradumus, kaut kāds nes sevi, un kad tu paskaties uz viņu, var redzēt to. Il n'est pas encore, c'est-à-dire il se comporte encore comme le vieil homme. Tad viņš mazliet tomēr atgādina to veco cilvēku visā savā miesā. Voilà, nous sommes déjà morts. Un arī mēs jau esam miruši. Nous sommes déjà vivants. Jau atkal esam tapuši dzīvi pilnīgi. Donc si nous disons je suis rien. Un ja jūs piemēram sakat, es neesmu nekas. Je suis nul. Es esmu nulle. Je ne suis pas digne. Es neesmu cienīgs. Encore quand j'étais maintenant à Daugavpils, j'ai rencontré des pauvres. Tagad tikko bija misijā Daugavpilī tieši alkoholiķiem un narkomāniem pasniedzu rekolekcijas. Il y avait un qui me disait. Un viens pie manis pienāca un teica. Je peux vous parler? Vai viņš saka, es gribētu ar tevi parunāt? Je me sens pas digne. Es jūtos necienīgs. Je dis c'est faux. Un es viņam saku, tā nav patiesība. Tu es nouvelle créature. Tu esi jauns radījums. Pour ça, à la messe, on doit faire attention à la dernière phrase pendant la messe, avant la communion. Jā, atceroties to pēdējo frāzi tieši, kad mēs saņemam komuniju, pirms komunijas saņemšanas. Je ne suis pas digne. Kurā mēs sakām, es neesmu cienīgs, lai saņemtu. C'est faux. Faktiski tas nav patiesi. Parce que c'était, qui disait ça? C'était le centurion. Kas teica šo, es neesmu cienīgs, ka tu nāk pie manis? Tas bija tas centurions, jā, tas karaļs, kurš bija pagāns. Il n'était pas baptisé. Viņš vēl nebija kristīts. Il n'était pas encore sauvé. Viņš pat nebija glābts. Il croyait. Un viņš ticēja Jēzum. Donc il pouvait encore dire je ne suis pas digne. Viņš vēl varēja teikt, es neesmu cienīgs, ka tu nāc pie manis. Ou Jean-Baptiste. Vai piemēram Jānis Kristītājs. Quand je dis je ne suis pas digne de lui enlever la Kad Jānis Kristītājs saka, es neesmu cienīgs, lai uzvilktu viņam kurpes Jēzum. Il parlait encore comme l'homme de l'Ancien Testament. Viņš runāja kā cilvēks, kas nāk no vecās derības vēl. C'est pour ça que Jésus dit le plus grand de l'Ancien Testament est plus petit que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Un tāpēc Jēzus par Jānu Kristītāju teiks, tas ir visaugstākais, vislielākais pravietis vecajā derībā, bet pats mazākais no, kas saka, jaunās derības pravietis. Pats mazākais. Nous appartenons déjà par le baptême à la... Bet mēs jau esam saņēmuši šo lielo aicinājumu mūsu kristības sakramentā. Voilà. 9. Chapitre 3, ne vous mentez pas. Les uns les autres, vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements
Novelciet veco cilvēku viņa darbus un apģērbaties jaunajā cilvēkā. Et vous avez revêtu de nouveau, kas atziņas atjaunots pēc savas radītāja attēla. Celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, renouvelant à l'image de son Créateur. Atziņā atjaunots pēc savu radītāja attēla. Alors il n'y a que le Christ qui est tout en tout. Tātad nav neviena cita kā tikai Kristus, kas visā ir viss. Voilà. 12. Vous donc, les élus de Dieu. Je vais lire. Tātad 12. Tad nu kā Dieva izredzētie. Jā, šeit ir pirms tam 11. rakstīt, bet viss un visos Kristus. Tātad ir, jā, nav tur ne grieķa, ne jūda un tā tālāk. Tad nu kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, pacietībā. Voilà. Vous donc, ce que tu avais déjà lu, vous les donc les élus, les saints, ces bien-aimés, revêtez des sentiments, revêtez de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Tur rakstīts terpieties tātad. Et puis, par-dessous tout, la charité en laquelle se noue la perfection. Pāri visam. 14. Jā. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait ça? Un kā mēs to varam dabūt? Comment est-ce qu'on s'habille? Kā mēs varam ieķerties, tajā ieteikties? Comment est-ce qu'on peut profiter de ce que Dieu veut nous donner, changer en nous? Kā mēs varam to lietot, ko Dievs mums jau ir apsolījis? Vous savez? Vai jūs to zināt? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'habiller? Ko lai dara, lai varētu apģērbties? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'habiller? Ko darīt, lai varētu apģērbties? S'habiller. Comment est-ce qu'on peut habiller dans l'humilité, la douceur? Kā mēs varam ieģērbties tādā līdzjūtībā, sirsnīgā, laipnībā, pazemībā? Il a dit. Un viņš saka. C'est la parole que mon oncle qui était prêtre, c'était sa parole préférée. Un ka tas tiešām ir vārds, kas ir tas pirms, kas ir svarīgs. Mon oncle qui était prêtre. Tas mans onklis, kas bija priesteris. Avait cette phrase. Viņš vienmēr teica šo frāzi. Qui était sur ce papier de devenir prêtre. Un viņš bija izvēlējies šo frāzi, ka, lai kļūtu par priesteri, viņš bija izvēlējies ordinācijas reizē tieši šo frāzi priekš sevis. 16. Tas ir 16. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū, pamāciet, paskubiniet citu visā gudrībā. Voilà le secret. Un šeit ir tas noslēpums. Parce que si la parole habite en nous en abondance, ja Kristus vārds bagātīgi mīt mūsu vidū, il n'y a plus de place nav vieta vairs pour des pensées négatives. Par negatīvām domām, nav vieta negatīvām domām. Parce que tous les pensées négatives vont être chassées, poussées, transformées par la parole de Dieu. Jo visas šīs negatīvās vārdi, domas ir pilnīgi transformētas caur Jēzus Kristus vārdu, kas mīt bagātīgi mūsu vidū. Alors, nous allons un peu pratiquer. Un mēs to varam praktizēt. J'ai pratiqué ce tome David Payne. Un tieši par to runā arī Davids Pēns. C'est comme ça qu'il a été guéri, lui, de choses horribles de... Tieši tādā veidā arī Davids Pēns tika dziedināts no šausmīgām lietām. Lui et sa femme ont compris ça. Un viņš un viņa sieva to saprata. Voilà. Nous allons faire 4 petits points. Tagad mēs praktizēsim to visu.